Ir pārāk agrs. Kāds ārā vispār ir laiks? Kam tev sevi mocīt? Pagaidi. Tikai vājie dara to, kas ir viegli, bet es gribu būt stiprs. Es zinu, ka tas, kas mani neizaicina, mani nemaina. Tāpēc es šodien izdarīšu to, ko citi negrib, lai rīt es varētu izdarīt to, ko citi nevar. Es daru to sev. Tāpēc es meklēju iespējas, nevis attaisnojumus. Dienu pēc dienas, treniņu pēc treniņa. Es zinu, ka tā ir tikai 1 stunda smaga darba dienā, bet sasniegumi tā ir mūžīgi. Tas ir mans ķermenis, mans templis, vienīgā vieta, kur man būs jādzīvo visu atlikušo dzīvi, tāpēc es par to rūpējos. Šī nav kaut kāda izmēģinājuma dzīve, tā ir vienīgā, kas man ir. Un vieglāk ir izdarīt, nekā nožēlot to, kas nav izdarīts. Mani sauc Matīs. Kopš bērnības vienmēr esmu bijis apaļīgs, bieži slimoju un ar sportu biju uz jūs. Tagad viss ir citādāk. Mana draudzība ar fitnesu sākās pateicoties ziņkārībai un trakai idejai, kas dzima manā galvā pirms pāris gadiem. Es nolēmu noskaidrot, vai man var vai nevar būt redzama vēdera presīti, pie reizes piepildot sen aizmirstu bērnības sapni. Lai gan rezultātus es sasniedzu krietni ātrāk, es biju apņēmies veselu gadu ievērot principus, kurus es mācījos no cilvēkiem, kam bija izdevies mainīt savu ķermeni. Es uzskatīju, ka gads ir pietiekami, lai izdarītu argumentētus secinājumus. Pēc sava eksperimenta es nolēmu saistīt savu dzīvi ar fitnesu, lasīju grāmatas, seko līdz jaunatklājumiem sporta un uzturu zinātnē, kļuvu par fitnesa un veselīga dzīvesveida treneri, lai palīdzētu citiem sasniegt virsotnes. Es nesaku, ka tas ir viegli, bet tas ir tā vērts. Tu nekad neuzzināsi, cik daudz tu patiesībā spēj, ja nekad nepārkāpsi pāri savai komforta robežai. Atšķirības starp to, kas tu esi un vēlētos būt, ir vien tas, ko tu dari. Ja tu kaut ko gribi pietiekami stipri, tu atradīsi iespējas. Ja nē, tu vienmēr atradīsi attaisnojumus. Rīkojies!